Diena ar smaidiem un aktivitātēm pilna aizvadīta šeit Parīzē kopā ar Parīzes latviešu skolu Garā pupa. Skolu, ar kuru jau mēs 2. gadu turpinām iniciatīvu ārpus Latvijas par olimpisko mēnesi. Abas lietas ir ļoti svarīgas, gan latviešu valoda, dzīvojot ārzemēs, gan sports ikdienā. Un mēs kopā mēdzam sportot kā ģimene un atbraucām uz šo pasākumu pirmo reizi un atklājām te daudz jauku aktivitāšu. Šī ir ļoti jauka iniciatīva, ka skola iziet ārā no telpām un kad bērniem ir iespēja izkustēties un pavadīt pusdienu svaigā gaisā. Un savukārt pārējām skolām es aicinātu pievienoties šai idejai, izkustēties un būt vienoti šajā sportiskajā, olimpiskajā garā ar Latviju un pārējo diasporu. Un vēl lielāks prieks par to, ka šogad vingrosim ne tikai Parīzē, bet arī Luksemburgā, Grenoblē un Strasbūrā. Un arī tur dienas būs kopā ar vecākiem, bērniem, latviešiem, kurās caur sporta vidi stiprināsim latviešu valodu un latviskās vērtības.